Jā, mēs esam manā īpašumā Leimaņi, Ēģenes pagasts, Valkas novadā. Te es esmu ieaudzējis mežu 7 gadu atpakaļ. Eiropas projektiņš ar mērķi apsaimniekot lauksaimniecībā neizmantojamās zemes, mazvērtīgās pa projektu naudām, iestādīja mežu, lai zeme kaut ko ražo. Ja ne graudus, aug jauns mežs. Un tā primārā doma bija, ka man īpašumā nav priežu meža nav. Tad šeit es esmu priežu mežu bērniem iestādījis. Vienu stūrīti. Jau pēc 9. klases zināju, ka es būšu un mācīšos Ogres meža tehnikumā. Tā es arī izdarīju. 1999. gadā es Ogres meža tehnikumu pabeidzu. 2000. gadā es sāku strādāt par mežsargu Ēģenes mežniecībā. Un paralēli iestājos Jelgavas augstskolā. Mans darbs ir saistīts ar meža nozari. Mežs ir mans hobijs. Mežu pats arī audzēju, kopju un veidoju sakoptu vidi. Ēģenes pagastā, Valkas novadā. Man briežu dārzs ir kaut kādi 5 gadi varētu būt. 5 gadi. Es sāku ar 4 briežiem. 3 gotiņas, man liekas, bija un 1 brieža būvs bija. Un tagad man ir 32. Un es esmu kaut ko arī laukā paņēmis esmu arī. Ideja radās vienkārši bija lauksaimniecībā izmantojamā zeme, ar kuru kaut ko vajadzēja vienkārši iesākt. Ja pašos sākumos tikai tīri pļauju, zempļauju, tā uz priekšu domājot, izdomāju, ka nevis vajag pļaut, bet vajag vienkārši laist iekšā dzīvniekus, kas šo zemi nogana, zāli noēd. Bija arī govs. Bija arī Highlands govs bija. Bet tās pagājušajā gadā mēs pārdevām un viņas aizgāja uz lielākām platībām. Man šeit tās platības nav liels. Ja, un veidojas konkurence starp briežiem un Highlands govim. Jāpiekārto. Un arī bija veca mājas vieta, kā saka, veca mājas vieta, lēnām viņi vienkārši veidojam kārtojam, kā saka. Laiks jau paiet, kamēr visi iekopja. Nav tik vienkārši. Hobijs un dzīvesveids, jā. Saistīts ar mežu. Mēs aizgājām garām tornītim. Šis viss, kas šeit ir saveidots, ja, ir ģimenes darbs. Manas ģimenes, kā saka. Nu, mērķis ir viens, ja, paliks bērniem viss. Izaugs lieli, paši varēs saimniekot. Un tornīts medniekiem, priekš medībām izvietots ar visu beņķīti. Pat var uzkāpt ar augšā. No augšu pabildēt. Vēl jau viss neesmu līdz galam saveidojis, neesmu tā kā brīvāks laiks un nav ko darīt, tad vienkārši atbrauc uz tejieni, piesēdi un skaties, kas te notiek pavasarī, silts laiks. Brieži skraida, jā. Un relaksējies. Leimaņos valdošā koku suga man bija baltalksnis, jā. Mans mērķis ir mazvērtīgo mežaudzi nomainīt uz vērtīgu egļu mežu. Konkrēti šī platība ir, kā es teicu, jā, 20 gadu apkaļ stādīta, ieaudzēta. Un šodien, ja tas mežs ir, ko varētu teikt, aug labi. Šādi būtu jāsaimnieko. Medību klubs Ezerkalni kopumā apmedīja 6400 hektāri. Kopā mēs esam biedri 35. Gribētāji daudz, kas gribētu nākt un iestāties kolektīvā. Viss šis mērķis ar medību māju un medību platībām, jā, viņš viss ir veidots priekš mūsu bērniem,
noteikti, kas te arī medīsies radinieki un ciemiņi. Mēs atrodamies Omuļos, Omuļu robežu pārejas punktā, Ēģenes pagasts, Valkas novads. Šī ēka fonā kādreiz bija muitas punkts. Šo māju mēs 2010. gadā iegādājāmies no valsts nekustamiem īpašumiem. Ja es pareizi atceros, vēl naudas vienība bija lati. Es un mani dombiedri šo māju nopirkām un ar domu kādreiz šo vietu sakārtot un uzbūvēt medību māju. Jā, mednieki jau šo namu apdzīvo 10 gadi jau palielam. Nu, ejam iekšā. Tā, šeit ir māja no iekšas. Šeit mums ir arī dažādas trofejas. Šeit stāvriešu būvs pie sienas. Ja, pašu medīts, pašu nomedīts, aļņu ragi, lūsis. Ja. Lūsim ir savs stāsts, kā viņš pie mums izbāzēm nonāca medību mājā. Ja. Tā ir, jā. Katru sestdienu, kad medības notiek, jā, šī ir tā vieta, kur mēs parasti pēc medībām aprunājamies, apspriežam dienas gājumu, atpūšamies, jā, sasildamies. 2015. gadā 3 aktīvākie mednieki uzsāka medību mājas atjaunošanu, un pēc tam vispārie biedri pavilkās līdzi šīm pasākumam. Būvēt būvējām pa darbdienu vakariem, pa brīvdienām, ja, paši savām rokām, paši saviem spēkiem, un ir gatavs medību nams. Un ir viena sakārtota Valkas novadā vieta. Ir jāsaimnieko pareizi, loģiski un ar apdomu, un tad jau arī būs rezultāts.